Jūs taču zinat, ka mēs, tauta, esam vara. Prezidents, ministru prezidents, deputāti, tie ir mūsu kalpi. Tad iedomājieties, jūs uzrakstat brīvā formātā vēstuli, kur jūs pat nemaz neprasāt atbildi. Ko jūs saņemat atbildē no prezidenta? Godājamais Lauvas kungs vai kaut kā tam līdzīgi. Lūdzu, rakstiet pareizā formātā, pareizā uzruna. Man, darba devējam, ir jādomā, kā uzrunāt valdību. Un te ir visa Latvijas esence. Pārregulēti, juridiski pārregulēta valsts, kur cilvēkam aizejot uz policiju, un es zinu, ka tādu stāstu ir daudz. Ja tu kaut kur uzraksti nepareizi iesniegumu policijā, tev vairs tiesības nav. Tu vairs neesi aizsargāts. Bet ja tev ir nauda nopirkt juristu, kas tev palīdzēs sarakstīt iesniegumu policijā, tad tev tiesības ir. Ja tu nemāki pareizi noformulēt vai neesi, teiksim, nemāki pareizi noformulēt prezidentam vēstuli, tev prezidents neatbildēs. Jo vergi patiesībā esam mēs, un viņi vergi ir izdomājuši mehānismu, lai mēs tauta nemaz nevarētu uzņemties atbildību. Lai jauka jums šī diena!